Labvakar, mazais draudziņ. Šovakar tev pastāstīsim pasaku par pelēko vilku, lempīgo sasku un Rudo lapsu. rudo lapsu. Bija pienācis kārtējais skaistais rīts pie Niedrāja ezera. Uz beigām jau gāja rudens, un kokiem sāka krist lapas, un uz beigām gāja arī viena no vilka lielākajām kaislībām - autosporta sacīkstes F1. Viņš katru svētdienu savā telefonā, kad vien bija sacensības, skatījās jau no Mihaela Šumahera laikiem 93. gadā sacīkstes, kas notika sākot ar Brazīliju pavasarī un visu vasaru pa Eiropu un pasauli un nobeiguma posmu Japānā. Katru svētdienu viņš skatījās gonkas. Viens no viņa mīļākajiem pilotiem bija Damons Hills un Žaks Vilenēvs. Tagad no jaunajiem pilotiem viņam nebija tāda izteikta favorīta. Bet vērojot sacensības, ļoti bieži uzvarēja jaunais Verstapens, kurš bija savācis jau vairākus čempionu titulus pēc kārtas. Vilkam bija ļoti žēl, ka Luisam Hamiltonam pēdējā laikā neizdodās pārāk labi un ātri pabraukt, jo viņam esot sūdīgāka formula. Bet Verstapenam esot ļoti laba formula, un viņš ļoti labi un ātri brauc. Tā vilks saskatījās formulas, un kā normāls benzīna galva domāja, ka arī viņam ir jātīsta savs vaļasprieks. Un tad viņš paņēma, uzleca virsū uz sava kvadrcikla un aizbrauca līdz autotrasei. Tad viņš pieripinājās klāt pie autotrases un skatījās, kā puikas sacenšās ar kartingiem un kā brauc un trenējās pa trasi. Vilks domāja, ka viņš, kā F1 fans, arī vēlētos piedalīties kaut kādās sacensībās, bet viņam pašam nebija kartinga. Viņam bija tikai kvadrcikls, kurš brauc ar ļoti klusu skaņu. Tā viņš saskatījās, kā zēni braukā, bet pat cik viņam nepatika strādāt un viņam nebija naudiņas, viņš nevarēja braukt un pirkt kartingu vai īrēt to. Tad viņš uzlec atpakaļ uz savu kvadrcikla un brauc atpakaļ uz Niedrāja ezeru pastāstīt lapsai un saskam savu ideju, ka viņš vēlas piedalīties sacensībās. Tā viņš aizbrauc atpakaļ uz Mīdzeni un stāstīja savu bēdu. Draugi, klausaties! Es biju aizbraucis uz trasi, es te katru brīvdienu skatos F1, un es esmu nolēmis, ka es vēlos būt sacīkšu braucējs. Es domāju, ka es varētu braukt ar kartingu, bet man nav kartinga. Un varbūt es varētu braukt kvadrciklu sacensībās, bet es nezinu, kur tās notiek. Un tas varētu būt ļoti grūti, bet šitiem pat pie autotrases, pie kartinga trases, visādi puikas braukājās, un es arī varētu varbūt pabraukāties, jo man ļoti patīk visas sacensības. Es esmu tāds tā kā benzīna galva, varētu teikt, jā. Labs, tā. Tev jau patīk ar savu kvadrciklu ņemties, jā. Tas mūs visur, kur ir izvadājis. Jā, nu sacensībām tavs kvadrcikls gan nav domāts. Jā, tev vajadzētu kaut ko tuvāk Smiltenei. Nu varbūt, kad mēs varam parunāt ar kādu un uztaisīt paši savu kartingu, lai tu vari braukt sacensībās. Un vilks nodomāja tiešām. Viņi tak varētu uztaisīt savu kartingu. Tad viņš sāka rasēt
rasējumu. Viņš bija izdomājis, kādu rāmi jātaisa, kādus ratus un kādu motoru vajadzētu. Tad, kad bija izplānots plāns, viņam bija jāsāk gādāt daļas priekšī pasāku. Trubas viņš pa nakti ar sesku aizbrauca un sazagās Tolmeta veikalā. Tur bija visādas tērauda caurules, lai uzskaltu spēcīgu rāmi priekš vilka kartinga. Tad viņi sazīmēja sēdekli. Viņi nozaga no ārteksa šūšanas salona. Tur bija ļoti skaists un ērts sēdeklis stendā izlikts. Tad viņi domāja, ko lai dara ar motoru. Un motoru viņi nozaga no zāles pļāvēju veikala. Tur bija atstumts jaudīgs zāles pļāvēju traktors uz remontu. Un vilks ar sesku nozaga to un aizveda uz Niedrāju ar savu kvadraciklu. Un sāka skrūvēt to visu kopā. Viņi ielika sēdekli. Vilks izlocīja no tērauda smuku sporta stūri. Uzlika zāles pļāvēja motoru. Un drīz vien kartings bija gatavs. Viņš to ierūcināja. Bet kartings nebija domāts Niedrāja takām. Viņš ielika viņu piekabē un brauca uz kartinga trasi zēniem lielīties, kāds vilkam pašam ir smuks un jaudīgs kartings. Viņi brauca pa Niedrāja ceļu ar vilka kvadraciklu. Sesks bija saģērbies mehāniķa kostīmā. Viņš bija vilkam kā personīgais mehāniķis, kurš gan neko vairāk par atslēgu padošanu neprata, bet arī tas bija noderīgi. Un tā viņi aizbrauca uz autotrasi pie Tepera un no piekabes, no traļa dzina nost savu jauno jaudīgo kartingu. Tralla vairs ieraudzīja, ka ir jauni dalībnieki pie trases piebraukuši un gāja ar viņiem čomoties. Un vilks sāka stāstīt par savām kaislībām un F1. Un trallam patika motoru lietas, jo viņš pats bija diezgan liels benzīna galva. Un tā viņi sačumojās, un vilks bija piepildījis savu sapni un varēja piedalīties pirmajās sacensībās Smiltenes kartingu trasē. Viņi piestūma sevis taisīto kartingu, un viņi izvēlējās braukt tautas klasē. Vilka zāles pļavēja, motors bija visai jaudīgs, un viņš to ierūcināja. Un izbrauca pats pirmo apli. Vilks sasniedza trases rekordu, braucot jau pirmo apli pa šo trasi. Visi ļoti nobrīnījās, kā tas nākās. Bet vilks ļoti labi brauca un bija kārtīgi savīlējis zāles pļāvē traktoru motoru. Tā uz starta stājās Smiltenes labākie tautas klases kartingisti. Visi sasēdās savos kartingos un sāka viņus rūcināt. Tralla uzgāja uz starta līnijas, pacēla karogu, sāka to vicināt un nolaida, un visi aizbrauca trasē, arī vilks. Vilks aizgāja līkumā pirmais, bet viņam sekoja citi puikas, un viņi kantējās un viens otru bakstīja. Bet vilks atrāvās un brauca pa priekšpusi. Vienā no līkumiem vilks bišķīt vairāk sabremzēja, un uzreiz viens no ātrajiem puikām bija bums vilkam dibenā iekšā ar savu kartingu. Vilks sakratījās un deva virsū gāzi. Tā viņi apbrauca vairākus apļus, un, protams, vilks ar savu jaudīgo kartingu vinnēja. Viņus
beigās sauca uz apbalvošanu, lika sastāties uz goda piedstāla. Vilks bija ļoti priecīgs, viņš no laimes pat apgaudojās. Au! Au! Trola viņus aplēja ar šampanieti un iedeva kausus, un vilks ar sesku laimīgi stūma kartingu atpakaļ savā kvadrcikla piekabē un brauca atpakaļ uz savu niedrāju midzeni. Viņa aizbrauca uz midzeni un rādīja lapsiņai kausus un fotogrāfijas telefonā un teica, ka viņai tagad būs jāpalīdz izmazgāt kombinzoni no šampanieša, kamēr ezers vēl nav ciet, jo viņiem ļoti labi gāja sacensībās. Tā nu lapsiņa uzvilka savas augstpapēžu kurpes, jo viņi gribēja izskatīties pēc elegantas mazgātājas. Un tā viņi mazgāja puišu kombinzonus, kamēr puiši gatavoja vakariņas, pārsprieda dienas notikumus un gatavojās doties pie miera. Tāpat kā arī mēs. Ar labu nakti. Labvakar, mazais draudziņ.